Uguns un ūdens saspēles burvība. Uz kārtēju uguns skulptūru festivālu Uguns ūdens roze pirmsjāņu noskaņās aicina Madonas novada Sarkaņu pagasts. Glaznainā Biksēras apkārtnē radījusi atbilstošu vidi mākslas simpozijiem, festivāliem, kas ļauj izpausties mākslinieku radošajam garam un iztēles lidojumam. Rīt pēdējie sagatavošanās darbi, lai mirkli pirms nakts iestāšanās mēs ieraudzītu vienreizēju un gaistošu uguns parādību, ko radījuši vismaz 8 izcili mākslinieki. Ar uguni tas nekad nav skaidrs līdz nodziest pēdējā, teiksim, oglīte. Tā ir tieši šī te pasākuma burvība, ka var visu kaut ko plānot, var cerēt, mēģināt iztēloties. Un tur ir tik daudz vietas fantāzijai tajā darba procesā. Jo tā īsti nevar saprast, kā tā uguns. Un tad var mēģināt sajust to uguni, kā viņa varētu tur pa to salmu kušķi aizlīst tur, bet varbūt viņa ies tā, kas man būtu jāizdara, lai tā uguns tomēr ietu šitā. Mums laiku tu esi tādā neziņā, it kā tādos meklējumos. Un, protams, liela loma ir pieredzē, ka tu apmēram sāc sajust to uguni, kā viņa virzīsies, kā viņa dzīvosies tajā skulptūrā. Un tāpat beigās vienmēr ir pašam pārsteigums. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, paredzams, ka uz 400 cilvēku apdzīvoto vietu ieradīsies vismaz 5 reiz vairāk viesu, lai kopā dalītos katrs savā pārdzīvojumā. Līdztekus uguns priekšnesumiem organizatori sarūpējuši uguns žonglierus un māksliniekus, perkusionistus, ko papildinās laba mūzika. Katram cilvēkam, uguns, ūdens, tas ir tas, kas Katram tās sajūtas ir dažādas. Tāpēc skatoties ūdenī, skatoties ugunī, katram ir savādākas. Un es domāju, tieši tas, jo uguns bez tā jau nekas nenotiek. Un arī es domāju, ka ļoti liela nozīme ir vietai. Teiksim, Biksēra ir skaista vieta pats par sevi. Tuvu, ērti piebraucama un galu galā. Ko tu darīsi, ja tev ir iespēja, teiksim, bez maksas apskatīties, kur tev neprasās nekāda naudas izdevuma, tikai iekāpt mašīnā, atbraukt un apskatīties, uzkrāt kaut kādas pozitīvas emocijas nākamā vakara Līgo svētkiem. Tā kā, es domāju, ka tā burvība arī ir tur, kad vienkārši vajag baudīt to, ko mums piedāvā daba, miedarbībā ar kaut kādu cilvēku radītām vērtībām. Visa šī te dedzināšana, viss ir saistīts ar vasaras saulgriežiem, ar senām latviešu tradīcijām. Ne tikai latviešu, tas ir ļoti daudz, kur pasaulē ir šīs te uguns tradīcijas tieši vasaras saulgriežos. Pagājuši, kad man patika ūdens roze uz ezera, kas bija. Vai jūs sekojat arī līdzi, kā mākslinieki veido tās skulptūras? Jā. Mēs vakarā izgājām, tur no rīta puses tur nebija nekas elpā veikts. Vakarā izgājām, te jau bija sataisīts tik augstu sacelts un vēl jau kustējās tur spārņu vēlns. Viss jau uz gatavo pusiet. Par laimi, neskatoties uz šo laiku, kad mums tik būtiskas sadzīviskās ķibeles, ir entuziasti, kas turpina radīt, iepriecināt citus, un joprojām ir, kas viņus atbalsta – Kultūra Kapitāla fonds, pašvaldība, privāti uzņēmēji, lai visiem kopā izdodas sajust gada mistiskāko brīdi, kad tumsa satiekas ar gaismu.